Mēs visi zinām, ka kolektīvās pārunas ir dialogs starp arotbiedrību, darba devēju un valdību, vai starp arotbiedrību un darba devēju par darba samaksu, piemēram, kas ir viens no grūtākajām kolektīvām pārunām arotbiedrības ikdienā par tavu darba samaksu. Bet kas raksturo veiksmīgas kolektīvās pārunas? Veiksmīgas kolektīvās pārunas raksturo rezultāts. Tas, ka ir noslēgts koplīgums, ir noslēgta jauna vienošanās par darba samaksu uzlabojumu, piemēram, par elastīgo darba laiku, kā piemēram TET. Ir pieņemts darba aizsardzības plāns, kā piemēram uzņēmumā Latvijas Pasts, vai veikti citi uzlabojumi nozarē strādājošiem, kā piemēram noslēgta ģenerāla vienošanās viesmīlības nozarē. Tas ir atkarīgs no biedriem, kādi jautājumi un priekšlikumi ir jāizvirza biedru labā, un tas ir atkarīgs no arotbiedrības, cik veiksmīgas būs šīs pārunas ar darba devēju un valdību, jo vairāk biedru, jo veiksmīgāks pārunas, jo zinošāks arotbiedrību vadītājs, jo veiksmīgāks pārunas, jo abi sociālie partneri ir nolēmuši vienoties vairāk un cīnīties par nozares vai uzņēmumu nākotni, jo veiksmīgākas kolektīvās pārunas ar lielisku rezultātu uzņēmuma, nozares vai pat visu strādājošo labā. Piesako mūsu YouTube kanālam un ieskaties www.lsab.lv.